Manās rokās atkal mobilais telefons, taču šoreiz mēs mocīsim nevis telefonu, bet gan viņā iekšā esošās aplikācijas. Konkrēti Nokia Maps kartes un Nokia Drive automašīnas navigācijas programmatūru. Tagad mēs tuliņ sēdīsimies automašīnā un dosimies nelielā ceļojumā uz tuvējo Eiropu, konkrēti uz Viļņu. Mans uzdevums ir pārbaudīt, vai šis telefons mani aizvedīs uz man vajadzīgo viesnīcu, parku un tā tālāk vai nē. Iesim uz mašīnu. Es pirms tam datorā Nokia Maps internetu vietnē esmu savadījis sev vajadzīgos gala punktus. Nosinhronizējis telefonu ar savu Nokia kontu un visi vajadzīgie maršrutu punkti man iekšā ir telefonā jau tagad. Man te līdzi ir ļoti labas uzpariktas. Foršs statīvs, kas stāv pie stikla aptuveni diennakti viņš parasti nokrīt. Un mašīnas lādētājs ar USB savienojumu. Barošana, protams, ir vajadzīga tāpēc, ka ja mēs ceļojam 4, 5, 6 vai ilgākas stundas, telefons ar aktivizētu GPS savienojumu nevarēs no akumulātora izdzīvot. Tāpēc, protams, ka vajag barošanas vadu. Tagad mēs kartē redzam, kur mēs atrodamies. Tas, ko atliek darīt, spiežam pogu, set destination, izvēlamies vienu no manis jau iepriekš saglabātajiem favorītu punktiem. To es izdarīju datorā, kā jau es teicu. Mums vajag uz Viļņu, uz Belmonta gatvi. Nospiežam, start navigation un lūdzu. Tagad pagriezieties pa labi. Esam gandrīz 300 km jau nobraukuši, līdz gala mērķim palikuši 8,8 km. Pa ceļam, pa lielajām šosejām pilnīgi nekāda problēma, brauc tikai tur, kur rāda, lielākoties taisni. Skatīsimies, kā Nokia Drive aplikācija uzvedās pa pilsētas līkumiem. Kā redzam, kreisajā malā ekrāniņā, tad aplikācija mums arī norāda visu laiku, ar kādu ātrumu mēs drīkstam braukt. Un arī parāda sarkanu, ja mēs šo ātrumu tā kā mazliet pārkāpjam. Mēs redzam līdz nākamajam pagriezienam 1,5 km, līdz galamērķim 8 km. Un šie te zaļie punktiņi, ko mēs redzam kartē, ik pa brīdim ir, piemēram, benzīna tanki, automazgātuvs, respektīvi telefons arī zina, kur kas atrodas. Mūsu nelielais ceļojums uz Viļņu un atpakaļ mājās Nokia karšu pavadījumā noritēja principā nevainojami. Tagad atgriežamies atpakaļ studijā, kur Reinis mums mazliet pastāstīs par atšķirībām starp šodien pieejamajiem autonavigācijas līdzekļiem. Neskatoties uz to, ka mūsu šīs dienas galvenais varonis ir Nokia tālrunis ar Nokia kartēm, šodien mūsu rīcībā ir daudz dažādas navigācijas ierīces, sākot ar stacionāriem, bieži vien automašīnās iebūvētiem GPS uztvērējiem, beidzot ar tiem, kas ir tālruņos ar Google kartēm, piemēram. Paskatīsimies, kāda tad ir šī atšķirība. Pirmkārt, mums ir stacionārās iekārtas, kur iekšā atmiņā atrodas ielādēta karta. Bieži vien tā ir visa Eiropa, vai Austruma Eiropa, vai Rietuma Eiropa. Atsevišķos gadījumos var ielādēt klāt arī kādu tālāku apgabalu, ja mēs dodamies vēl kaut kur tālāk. Tad mums ir tipiski vietu tālruņi, šis ir Android tālrunis, šis ir iPhone tālrunis, kuros ir iekšā Google kartes. Un ir jāsaprot, ka Google kartes dzīvajā režīmā tiek lejupielādētas no interneta. Tas nozīmē, ka ja mēs pat Latvijā esam ar kaut kādu fiksētu tarifu plānu, kamēr mēs šo tālruni lietojam, viņš visu laiku patērē internetu lejupielādējot šīs kartes. Kas ir labs Nokia tālrunim šim? Kad Nokia kartes tiek ielādētas tālrunī, tad, kad jūs atrodaties Wi-Fi internet zonā. Respektīvi, jūs mājās vai birojā lejupielādējat šīs kartes, lai viņas vēlāk lietotu tur, kur jums internets nav pieejams. Vienīgais veids, kā šajos tālruņos dabūt karti, kas nepatērē internetu, ir lejupielādēt jeb iegādāties speciālu aplikāciju, kas nāk no tiem pašiem ražotājiem, kas ražo šīs te navigācijas iekārtas. Uzreiz gan taisnības labad ir jāpiebilst, ka Android tālruņos var ielādēt arī Google kartes kādam noteiktam apgabalam. Tas ir piņķerīgi, bet ir iespējams. Taču mēs neticēsim visam uz vārdu un aprunāsimies ar Jāni, kurš tad ir izbraucis ārzemes ar šo tālruni. Vai tiešām internets netiek patērēts? Jāni, kā tad ir? Vai tiešām mēs varam pilnībā bez interneta izbraukt ārzemes? Es varēju, tāpēc, ka man šajā telefonā nemaz iekšā nebija SIM kartes. Tāpēc es visas kartes biju ielādējis pirms tam caur Wi-Fi. Viss, kas man bija vajadzīgs, viss ir. Gala punkts es savadīju caur Maps Nokia.com un mierīgi braucu.
nedomājot par kaut kādām papildus lietām. Jā, bet kā tu darīji? Vai tu meklēji kādas konkrētas vietas, piemēram, viesnīcas nosaukumu, vai arī tu meklēji vienmēr vadoties pēc adresēm? Sākumā es, protams, ka ievadīju adresi vispirms, bet pēc tam es redzēju, ka viņš šajā adresē arī atpazīst to viesnīcu, kur man vajag. Manējo viesnīcu atpazinu, kolēģi viesnīca nebija, kā piemēram. Tā kā interešu punkti ir, bet droši vien, ka ne jau pilnīgi visi. Benzīna tanki, mašīnu mazgātavas un tādas lietas tur jau ir iekšā uzreiz. Bet, ja jums būs vēlme sameklēt kādus krodziņus, kaut kādas citas iestādes, tad tomēr tas internets noderēt. Bet nav jau problēma aizbraukt uz kādu benzīna tanku vai kādā kafejnīcā atrast atvērto internetu un tad sameklēt to, kas ir nepieciešams no šiem interešu punktiem. Jāni, vai ir tā, ka principā šo stacionāro GPS iekārtu ar ielādētām kartēm var aizvietot tālrunis, pilnībā aizvietojot šīs funkcijas? Ja agrāk es biju mazliet skeptisks par to, vai es tiešām gribu paļauties tikai uz telefonu, tad šobrīd es varu teikt, ka vismaz man nebija problēmas. Telefonam varbūt tas ekrāns ir mazliet pa mazu. Salīdzinājumā ar tiem, bet patiesībā visas pamatfunkcijas, kas nepieciešams braucot ar mašīnu, kas ir ļoti būtiski, ejot ar kājām pa pilsētu, telefons viennozīmīgi viņam ir vairāk priekšrocību nekā šīm aparātam. Turklāt, man te vienmēr būs svaigākās kartes, atšķirībā no nopirktajām speciālām autonavigācijas iekārtām. Bet vēl viena būtiska lieta, jums nav obligāti jāpērk telefons par 300 vai cik tur tiem latiem. Tikpat labi paņemiet telefonu par 80-100 latiem Nokijas, kurām iekšā tās pašas kartes, autobraukšana. Visas tās pašas funkcijas jūs varēsiet izmantot. Tāpēc man tas šķiet ļoti labi. Nu ko, mēs esam noskaidrojuši, ka tehnoloģijas tiešām ir tik tālu gājušas uz priekšu, ka šī ierīce spēja pilnībā aizvietot, piemēram, šādu ierīci, ar kurām mēs varbūt mazliet vairāk esam pieraduši. Jebkurā gadījumā, ko es jums iesaku izdarīt, painteresēties veikalā, vai var nopirkt arī šādu turētāju, kuru jūs varat iespraust pie automašīnas vējstikla un ielikt iekšā savu tālruni. Laimīgi jums ceļi!